Pie Aivara atnāk Oto, lai piespiestu viņu un Martu kaut ko darīt Ieviņas labā, kura joprojām Oto uzskata par savu mirušo tēti. Rihards atvainojas Martai, ka bija viņai ar varu uzmācies, Leons jūtas vainīgs, ka viņa dēļ nav nokārtojušās viņa, Elzas, Martas un Riharda attiecības. Stabulītēs ierodas Oto un pasaka, ka Ieviņa ir pazudusi. Un vispār jūs esat vainīgs, ka Ieviņa ir pazudusi. Aivar! Aivar, tu esi augšā! Es? Kādā sakarā es? Tāpēc, ka Ieviņa ar jums spēlējās stāli un vajadzēja paskatīties, kur bērns paliek. Aivar! Paga. Kopš kur laika es esmu jūsu bērna aukla? Kad jūs man nolīgāt un cik jūs man maksājat stundā? Un vispār jūs esat šī bērna māte un atstāt 5-gadīgu bērnu vispār bez uzraudzības, tā ir bezatbildība. Viņa nebija bez uzraudzības. Viņa bija kopā ar jums. Es viņu satiku nejauši, mēs viņai esmu svešs cilvēks. Ieviņa domā, ka jūs esat viņas tētis. Paldies Dievam, nu jau vairs ne. Nesaprotu? Nē, nu, es izdarīju to, kas bija jūsu psihodēliskajā ģimenī tajā seņā izdara. Paskaidroju visu bērnam. Ko jūs paskaidrojāt? Nē, nu to, ka es neesmu nekāds spoks, to, ka es esmu onkulis Oto, to, ka Edgars ir miris un tas nav nekas briesmīgs, un to, ka viņas īstais papucis Leons ir dzīvs. Jūs esat nenormāls? Es esmu nenormāls? Tas esmu normālāks nekā visi jūs ģimenīti kopā ņemot. Jūs esat pilnīgi debils. Jūs vispār saprotat, ko jūs esat nodarījis manam bērnam? Laikvajā! Nomierinies, pievaldi rokas, klausies. Es nezinu, ko tie citi veči tev ir atraduši, bet man tāds divkosīgs cats kā tu neko nenozīmē. Atradāt Ieviņu? Nu, atradāt vai neatradāt? Nē, neatradāt. Kas notiek? Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu patiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu, jāsteidzās. Man zvanīja Aivars un teica, lai es skrienot šup, ka Ieviņa pazudus un vairāk es neko nezinu. Vairāk mēs paši neko nezinām. Mēs ar Oto jau pārmeklējām visas mīļākās rotaļvietas un paslēptuves un pagalmu nekur nav. Un Rihards tagad meklē pa dārzu un pa siltumnīcām un Aivars tepat kaut kur augšā istabiņās. Bet varbūt, ka viņi tepat kaut kur ir. Kad jūs pēdējo reizi viņu redzējāt? Dažas stundas atpakaļ mēs spēlējām staļos paslēpes, un pēc tam viņa pazuda. Jā, pazuda, tāpēc, ka tu viņai sastāstīji visādas muļķības. Es viņai nestāstīju muļķības, viņai pateicu taisni. Ko tad jūs viņai pastāstījāt? Tikai to, ka viņas tēvs ir bijis. Ak, Dievs! Un ka viņas īstais papucis Leons ir tepat. Vienkārši es nezinu. Šausmas! Es par saprotu, kas bērnam galvā tagad notiek. Ārprāts! Bērns jūtās brīnišķīgi. Viņai tagad ir onkulis Oto, viņai ir tētis Leons, un varbūt tas arī mazliet kompensē to, ka viņai ir tāda stulba zos māte kā tu. Paga, kauties jūs varēsiet tad, kad atradīsies Ieviņa! Neatradāt. Augšā arī viņas nav. Kur viņa var būt? Kur viņa var būt aizgājusi? Nu, kur? Vēl ir cerības uz to jūs dīvaino psihoterapeitu, kurš vēl... Nu, ir? Nav. Siltumnīcās arī nav. Aivar, tā ir mana vaina. Aivar, tā ir mana vaina. Es zinu, tā ir mana vaina. Mieru. Tikai mieru. Mēs viņu noteikti atradīsim. Tikai mieru padomāsim.
tu te dari? Ko tu te dari? Kā, nu? Tagad šefs ar lika man strādāt, tā pa naktīm dežūrēt. Nu, te tomēr materiāls vērtības, te ir agregāti, aparāti, viss. Saprotu, ka kaut ko neaizstiep, ja? Nu, kas te tās te pa muļķībām? Nu, kas te ko zaks? Durvis pa nakti slēdz, ciet atslēgas ir tikai savējiem. Pagalies, es mierā. Ja man teica, ka ja jāsēž, tad es sēžu. Jā, kaut gan, godīgi runājot, man, nu, tas režīms nav sevišķi normāls. Nu, reizēm man vēdrā tā gurkst, tur tāds varuš koris, bet ķēķis taču nav virtū ciet. Leduskaps ar stāv tukšu, viņš Mieriņ, manu nabadziņ, nu ko tu te sēdi? Nu, aizskrien tak līdz stūra veikalam, paņem kaut ko ēdam. Nē, ja šefs teica, ka jāsēž, te jāsēž. Nu, nekā nevar darīt. Nu, man tāds darbs ir. Tu saproti, es pat kā tāds toaletēju. Es čurāju un klausos, vai kaut kur nav kāds troksnis. Liecies mierā, es tavā vietā pasēdēšu. Man neviens saglis garām netiks. Paga, Zentuk, tik tiešām tev būtu laiks tik daudz? Nu, bet, protams. Vai? Es savus bārenīšus jau Zaķiti pabrīdināju. mana. Es tik drīz mājās nebūšu, man tak numuriņi jātīra. Pagai. Aivariņš galīgi aptracis ar to savu remontu, grib pēc iespējas ātrāk pabeigt, un mums visiem iznāk pa naktīm strādāt. Ne, es ātri. Es vienu kāju tur, vienu kāju atpakaļ. Tu neskrien, lēnām ej. Tu domā, man baigais prieks uzreiz skriet augšā un tik šrubīt un šrubīt. Klausies, tev gan ir šausmīgi glauns Lisa pēc ir, vai dieviņ melns ar zelta. Bet nav gluži jauns, ne? Nu, liecies tak mierā, kas mums nabagiem jaunu dos. Lietotu nopirkt. Bet tu zini, tu ar tev savu pumpaino kreitus ar ratu, nu šausmīgi grazni izskatīsies. Beidz glaimot. Ej un neaizmirst man kādu pīpi paņemt. Nu, to jau gan bez teikšanas es atcerēšos, labi? Nu, kur vēl? Rasmiņ, jūsu saimniecībā, jūs ziniet labāk tās vietas. Kur vēl viņi var meklēt? Saunā skatījāties? Saunā nē, tikai pie baseina. Es iešu ar tevi. Pagrabā skatījāties? Pagrabs ir slēgts. Nē, tur ir veidlodziņš un pietiekami liels, lai Ieviņa varētu pa to ielīst. Ieviņai bail no tumsas. Nu, labi, dod man atslēgas, es aiziešu apskatīties. Es ciešu līdzi. Nav nekādas vajadzības. Ja viņa tur būs, es viņu tur atradīšu. Vēl nevar zināt, vai Ieviņa gribēs ar jums runāt. Ar mani viņa runās noteikti. Nu, par to gan es nebūtu tik ļoti pārliecināts. Nu, vēl kāda ideja? Nu, es nezinu. Vienīgais, kas man nāk prātā... Kas te? Aka. Oi! Sveika, Zent, ko tu tur tik vēl? Un ko tu tur stiep? Tu par ko, Gunāriņ? Es par somām? Aha, jā, par tām somām. Tu vari iedomāties. Strādnieki. Atstājuši trepju galā. Tur mums nelaimi jau tā pietiek. Tā pati vadima dāma noripoja pa trepēm. Veselu mēnesi dabūja kruķiem staigāt. Noliek pašā trepju vidū. Nu nevar tak liktenim tīšā prātā spītēt. Es atskrēju savus numuriņus iztīrīt. Es tad pa dienu neko nevaru paspēt padarīt, Gunāriņ. Jā, tas ritenis kam? Tas? Tavējies? Gunār, kur ta nu? Kur ta nu man ritenis? Nu nav man ne riteņa, nav man ne mašīnas, nekā man nav. Es ļoti labi iztieku ar savām divām un nemaz nesūdzos. Nu, droši vien atkal kāds no tiem strādniekiem. Gunār, ar labu nakti. Nu, ar kādu labu nakti? Ar kādu labu nakti? Man pusnakti vēl jāstrādā. Aivars lika līdz rītdienai saskrūvēt visas mēbeles kafejnīcā. Un es domāju, tu uz mājām. Nē, es tikai uzsmēķētu. Nu, ko, pīpējam? Miervaldi, es tavā vietā jau tik mierīgi savu pastēru nepamestu. Ko tu runā? Tu augšā kāds ir? Ir. Zenta apožņā sveši divriteni un mants. Zini ko, es nebrīnīšos par to, ja tev rītā kāds no strādniekiem kārs klāt bums par to, ka kaut kas ir pazudis. Guņš tev un piedod, ka es tā aizrādu, bet, nu, kāpēc tev vienmēr jārunā, jeb jādomā par cilvēkiem kaut kas slikts? Tas nedara to, tas dara to. Bez tam Zenta. Nu, viņš normāli sakarīga dāma, nu.
Nu labi, viņai ir kāda vaina. Ir tāda neliela, ka viņai patīk noklausīties. Bet tā taču viņa atsaucīgs, sirsnīgs cilvēks. Es pateicu, ka es aiziešu uz veikalu. Un viņa palika manā vietā. Tikai tāpēc, lai pa to laiku viss izlošņātu. Starp citu, tas divritenis, ko tu teici augšā, kas tur ir, tas ir viņas. Tas ir viņas divritenis, jā. Neko sev. Viņa gan teica, ka tas nesot viņas divritenis. Un arī tā iepirkums soma ar visām mantām, ko viņas tiep augšā pa kāpnēm, nesot viņas. Pagaid, ko tu saki? Ko es saku? To es arī saku. Zentai šonakt bija padomā kaut ko nospirt. Un mēs viņu iztraucējām. Pagaid, bet... tā taču nevar būt. Viņi taču zina, ka es te visu pa visu atbildi, ja? Un, ja kaut kas pazudīs, tad jau tu vainīgais stāv tavā priekšā, ja? Miervald, tici man, ka tā sirsnīgā un izpalīdzīgā Zenta par to jau domā vismazāk. Kas tas ir? Ka viss ir tavs aizdomas. Tās it kā pārnāk visu zvanu. Nāc, pārbaudīsim. Ejam. Ejam? Nē, tu ejam. Vai, Mieriņ, tu jau tik ātri atpakaļ. Es nemaz tik ātri tev negaidīju. Viesnīcā viss mierīgi, neviens svešs nav bijis, tikai Gunāriņš parādījās. Tu redzi? Bet, piedod, kas tās par somām tādā gadījumā? Tad, kad es gāju prom, tad godvārds nevienas somas nebija. Un tagad pat tu stāsti, ka viesnīcā neviens nesot bijis. Tu pa ko? Pa ko, piedod, par somām? Par tām somām, jā, es paspēju viesnīcas nomuriņos būgruži. Es neatradu maisus, krāmēju tik somās iekšā un stiepu ārā. Vai nav briesmīgs darbs tādai vājai sievietei, kā es būgružu staipīju? Pagaid, tās somas tomēr ir tavas? Pirms mirkli tu teici, ka tu nezini, kam tās pieder. Vai, Gunāriņ, tu kaut ko būs pārprats. Tur vienkārši Mieriņi ir tikai būgruži. Jā. Tici man, būgruži vairāk nekas... Es ticu, ka tur ir būgruži, un es apskatīšos, kas tie pa būgružiem tik mīksti, dzelteni, lieli būgruži. Klausies, Zenta, vai tev kauns ir, vai dieviņ, kā tu rausies, kā tu rausies? Kā tev... Ieviņ, bērniņ, opits uztraucās, ja nāc ārā, bērniņ. Neviens nedusmosies. Ieva, klausies, es sadusmošos, es apvainošos, un es ar tevi vairs nespēlēšos. Ieva! Izskatās, ka te viņas nav. Ko jūs varat vilkties visu laiku man līdzi? Nepietiek, ka to mēs bijām pagrabā jau visu. Redzējām, jau pietiek. Paklausieties, ja jūs te kas neapmierina, jūs mierīgi varat doties projām. Ieva, jums ir svešs bērns. Tāpat kā jums. Ko jūs ar to gribat teikt? Taču visiem ir skaidrs, ka Ievas tēvs ir Leons, un, īsāk sakot, jūsu visai Petersona familijai ar viņu nav nekāda sakara. Marta jūs vienkārši ir piečakarējusi. Jūs neapvainojiet manu vedeklu. Kas ir? Patiesība, kožu acīs, nevarat atzīt to, ka Marta jūs ir skaisti piečakarējusi. Papucīt. Es jums neesmu nekāds papucītis. Un kā vēl esat? Mana māte par tevi visu izstāstīja. Jūs māte? Kas ir jūs māte? Tad pēkšņi parādījās interese par to, kas ir mana māte un tam līdzīgi, kas ir sirdsapziņa grauži vai kam tam līdzīgi. Kāds ir viņas vārds? Vēl viena tāda debila sejas izteiksme un taču paliks bez zobiem. Es prasu, kāds ir viņas vārds? Anita. Anita? Kas ir? Dzīvē tik daudz Anitas bijuši, ka vienu nevarat atcerēties? Anita Krūmiņa no Sabils. Jums zāles pret sklerozītu līdz ir? To es nezināju. Ko tieši tu nezināji? Nezināju to, kā viņa tevi mīlēja, nezināju to, kā viņai sāpēja, nezināju to, kā viņa mocījās, nezināju to, kā viņa nomira tevis dēļ, kad tu viņu pameti. Es nezināju, ka viņa ir stāvoklī. Marta?
Nu, saņemies. Atradīsim. Nu, kaut kur taču viņi ir. Kur? Kur var aiziet 5-gadīgs bērns nakts laikā? Kur? Kaut kas slikts ir noticis. Tā domāt nav nekāda pamata. Nekāda. Ieviņa nekad nav gājis prom no mājām. Viņa vien zina, ka ir jānāk iekšā tad, kad paliek tumšs. Paklausies, tu teici, ka viņa ar Oto spēlē paslēpis. Pa dienu. Varbūt viņa paslēpās un aizmiga. Nu, beidz, viņai tā ir gadījies. Saskrienās, aizmiega uz līdzenas vietas, pēc tam šauj kaut ar lielgabalu. Viņa bija uztraukusies, un viņa noteikti kaut kur gāja. Par ko, lai viņa būtu uztraukusies? Oto viņai izstāstīja. Ko tad? Ka Edgars ir miris un ka viņas tēvs ir Leons. Nu, pakaļ. Vajadzēja viņam bāsties, nu? Es vispār nezinu, kas tagad notiek viņas galvā, ko viņa domā. Viņa varbūt vispār man ienīst. Nu, beidz, un par ko, lai viņa tevi ienīst? Par to, ka man viņai tas bija jāizstāsta. Sevi. Tas tagad tādu domāju tikai par sevi. Un vispirms par Ieviņu man vajadzēja domāt, un tad man vajadzēja domāt par sevi, par tevi, par Leonu. Mēs taču gribējām viņai to pateikt. Nepateicām ātrāk, gribējām pasaudzēt. Pasaudzējām gan. Neizpraud man batons ausīs par to, ka tu nezināji, ka Anita ir stāvoklī. Bet es to tiešām nezināju. Es tajā laikā biju cieši izlēmis bēgt no Padomju Savienības. Vienkārši kādā ārzemju turnīra laikā palikt ārzemēs un neatgriezties. Nopelnīt lielo piķi? Es gribēju normāli dzīvot, normāli spēlēt. Jā, un arī nopelnīt. Man bija apnicis, ka honorāri par manām uzvarām aiziet kaut kādā mistiskā tenisa federācijas kasē. Anglijā es pēc 5 gadiem jau nopirku farmu. Angļi man iedeva pilsonību. Un apprecējies? Jā, un apprecējos. Zinot to, ka tev Latvijā ir meitene, kur tevi gaida, un kur tā arī neapprecējās. Bet es to tiešām nezināju, ka viņa ir stāvoklī. Ja es to būtu zinājis, es... Nu, un kas būtu? Es mīlēju tavu māti. Tu kaut kur ej? Nē. Nē? Nē, es tevi gaidu. Mani? Jā, taču pašas vēlākās mājas vizītes arī kādreiz beidzas, ne? Vizītes ir beigušās, jā, protams, bet... Ļoti labi. Šovakar izsaukuma nebūs. Tad kas? Tu tiešām nekur netaisies iet? Nē. Tas viss... Jā. Man? Tevis dēļ. Man? Jā, tev patīk? Patīk. Nē, kaut ko būšu palaidis garām. Nu, nē. Pagaidām vēl ne. Nāksi? Viņai būgurušies. Šitas jau ir tā kā drusku par šarpu. Es saprotu, ka var nospērt kādu desu, var kādu solis no leduskapja nospērt, bet nu šitas, klausies, tas jau voši pēc krimināla noziegumā. Pēc kāda tev krimināla nozieguma? Ko tu muldies, Gunār, ko tu muldies? Aivariņš man teica, viņš nomainīs visu interjeru, visas gultasveļas. Es paņēmu pāris nevajadzīgas mantas, nevienam no tā nekāds ļaunums neceļas. Tev kauts ir, nevienam nekāds. Un es te strādāju, man darba laikā viss tie stieps prom. Tu saproti, ja to Aivars dabū zināt, mana kāja pa pakaļ es no šejas lidošu, un tā es varēšu dzīvot ar savu iztiks minimumu. Bet mieriņš par to neiedomājos. Es sapratu, ka es paņēmu pāris nevajadzīgas mantas, tu saproti. Kā nevajadzīgas mantas? Klausies,
Es visu nolikšu atpakaļ, mierīgi. Es lūdzu. Pagaid. Es visu nolikšu atpakaļ. Jā. Nekas nebūs pazudis un viss ir nokārtots. Es tev lūdzu. Nekas nav nokārtots. Klausies, tu man tagad pasaki, kur tas vispār ir teicis, ka tu vēl kaut ko neesi aizstiepus prom, ko? Nu, mierīgi, es tev zvēru. Es tev zvēru pie saviem bārnīšiem. Es neko neesmu ņēmus, neko es neesmu aizstiepus. Mīļumiņi, redzi, mūs abus tavu zvēras neskāpēc nepārliecina, ja? Un, klausies, un tu varbūt... Tu apsies, kāds viņai tās piena kanniņas ir. Ko tu esi krušturēmēs aizbāzus? Celies augšļi, ģērbies ārā. Ko tu runā? Nu, apžēlojies par mani. Apžēlojies par maniem bārnīšiem. Es jums zvēru, neko neesmu ņēmus. Ģērbies ārā. Ieviņa te nav bijusi. Vai, Peterson kundze, labi, ka jūs atnācāt. Es tev pēdējo reizi, es tev brīdinu. Iriņ, es tev lūdzu, nu apžēlojies par maniem bērniem, tu saproti. Labi, jūs nokārtosiet savas lietas, pēc tam lieta ir ļoti nopietna. Bērns tiešām ir pazudis. Kur pazudis? Mēs zinātu, kur mēs taču nemeklētu, ne? Viņi nav redzēti šeit. Neesam gan. Sēdies. Ko mēs šodien svinam? Neko. Varbūt vajag izdomāt? Kā mēs esam kopā, ir jauks vakars vai vēl kādi iemesli? Marta, nu nomierinies. Tava raudāšana arī neko nepalīdzēja. Tā, te arī viņas nav. Nu, tas neko nenozīmē, ka viņas šeit nav. Nu, tā bija tikai viena versija. Nu, ja viņi var būt 100 un vienā vietā, mēs vienkārši nevaram iedomāties, kur tieši. Paka, ja viņa kādu būtu, piemēram, satikusi vai runājusies, viņa man ir komunikabli. Viņa būtu vienkārši izstāstījusi, kur viņa dzīvo, un tie cilvēki viņu atvestu mājās vai vismaz piezvanītu. Nu, paga, nomierinies. Nomierinies, iedzer ūdeni. Padomāsim vēlreiz, visu kārtīgi pēc kārtas. Tu viņu pazīsti vislabāk. Kur viņa, tavuprāt, varēja doties? Situācijā, kad viņa negrib nākt pie mums, viņa grib iespītēt, viņa ir sadusmojusies par... Kur viņa iet uz kurieni? Pie kā? Es nezinu, Rihard, es nezinu. Saimniecība sākās arī viņas nav. Tā kā atliek vairs tikai parks un... Dīķis. To tu gribi teikt, vai ne? Dīķis. Nē, saka droši, Dīķis. Zenta ar Miervaldi jau meklē te jums bateriju. Jā, mēs iesim tūlīt. Marta. Nē, Gunāram ir taisnība. Marta. Tikai drošības pēc, labi? Marta, lai izslēgtu to iespēju kā tādu, lai pārliecinātos, ka tur viņas tiešām nav. Labi? Labi. Nē, laiz man, nelaiz man. Nu, lai kas tas ir nebūtu, es no viņa tikšu vaļā minūtes laikā. Ieviņa? Tēti, es tagad dzīvošu pie tevis.
tieši karā jādodas. Re, ko mēs atradām? Tā gadījumā nav Ieviņas lēla? Aiz manām durvīm spēlēja. Ir Ieviņas